mēs, Raudenpojas, esam latvieši. Un mēs uzsveram to, ka patiesībā Latvija, lai ar Latvijai ir tik gadi, cik tas ir, un vārds Latvija ir radies 20. gadsimtā reāli, tam saknes ir mītas daudzus gadsimtus pirms tam, un mēs cenšamies saglabāt un principā parādīt cilvēkiem tieši šo periodu, kad Latvija vēl nebija šis status Latvija, bet tika, principā, tas viss radās. Ko jūs prāt nozīmē vārds kultūra mantojums? Tas ir viss, sākot ar kultūru savā ģimenē, līdz ar globālismu, globālo kultūru un pasaules kultūras mantojumu saglabāšanu un vispārējais. Sākot ar savu novadu, protams. Mēs tieši saglabājam šo 14. gadsimtu. Mums ir paveicies, jo, teiksim, daudzās vietās to neapzinās, ka viņiem ir šāda, tai vietai, kurā viņi dzīvo, ir šāda pagātne un šāda bagātība. Un mēs, manuprāt, esam to apzinājušies, un mēs cenšamies to saudzēt, sakopt un atjaunot. Izglītot it īpaši jauno paudzi, lai viņi saprastu šīs vērtības. Un to, manuprāt, mēs ļoti labi darām, ka mums ir šīs skolas ekskursijas, tā viņas var nosaukt. Principā tas ir līdzīgi kā stundas. Un, manuprāt, tas bērniem ir daudz interesantāk, ka, teiksim, viņi var redzēt, aptaustīt, un viņi līdz ar to to informāciju, ko mēs nododam, saprot daudz labāk. Un viņiem ir, principā, daudz labāka izpratne par šiem viduslaikiem, tieši par šo 14. gadsimtu, par Livoniju, par visu to, ko mēs darām. Mēs uzsveram to, ka šis te senais centrs, robežu centrs, ir tas, no kā ir radušies visi pārējie robeži. Līdz ar to mēģināt paskaidrot un parādīt, kā šie cilvēki ir dzīvojuši, nodot to pozitīvo informāciju, ja, tad, kā viņi ir ģērbušies, ja, pirms salīdzināt ar mūsdienām. Mēs esam paši piedalījušos 2 gadus, kopš šeit notiek arheoloģiskie izrakumi, un mums robežās ir tā iespēja, ka mēs nevis aizberam ciet to, ko mēs esam izrakuši. Principā, ko arheologi izrok, bet mēs to paši ar konservējam. Un tad, lūk, šeit arī ir redzams tas, ka mums ir šī vārda daļa, principā, gandrīz jau pilnībā pabeigta. Un, ja būs iespējams un finanses, tad tuvākajā perspektīvā mēs domājam atjaunot pilnībā šo torni, kas ir tieši blakus vārtiem.